Sapnis par Itāliju, stāsts numur 1. 20. februāra rītā mani atzima taureņi. Tie kutināja manu iekšpasauli, tie aizrāvās elpa, te sirds pārmeta kūleni, te kājas iepulsējās, te caur roku pirkstiem izšāvās mazas gaismas dzirkstelītes. Ir laiks piepildīt manu sapni. To sapni, kurš manī dzīvoja jau vairāk kā 20 gadus. To sapni, kuram rudenī atmetu ar roku un nopūšoties teicu, nebūs. Es netaisnošos, kāpēc man tas šķita neaizsniedzams, jo ja tas būtu viegli piepildāms, tad taču tas nebūtu sapnis, tad tas būtu vienkārši kārtējais notikums. Šis bija īpašs. Tas manī brieda ilgi, līdz pirms pāris gadiem jau ieraudzīju vietu, kur sevi sagaidu. Redzēju sevi Gardas ezera krastā, stāvot ar skatu uz ezeru un gaidot pašai sevi. Lai kā gadiem biju mēģinājusi visādi apiet šo vietu un aizrunāt sevi ar visādiem attaisnojumiem, ar katru gadu, ar katru dienu es sevi tur saucu ar vien skaļāk. Līdz 20. februāra rītā es noticēju, es sadzirdēju, es sev teicu, jā, es tur būšu šogad. Pārskaitīja ietaupījumus, apzināja izmaksas, priekā iespurdzos, būs. Tik vēl dikti vajadzētu kādu labo feju, kuru māk priecāties par cita prieku, kuru māk saglabāt mieru nemieru mirkļos, kura mīl piepildīt sapņus. Ļāvu sev 2 dienas padzīvot sajūtās un plānošanā, līdz uzrunāju iespējamo pavadojumu. Maz drusciņ trīcošām rokām, ko gan es darīšu, ja viņa atteiks? Vai man ir vēl kāds cilvēks, kam šobrīd tik ļoti uzticos, lai tādā ceļā dotos? Izelpoju. Zinu, es sevi satikšu pie ezera jau šogad, jo tā tas vienkārši ir paredzēts. Tagad tik jāsāk spērt soļus. Notirpst kājas, jo viņa ne tikai saka jā, bet mūsu braucienu izkrāso ar vēl vienu stipro prieka balstu. Mēs brauksim trietā. Ja otrdien piedzima taureņi, tad piektdien pusdienlaikā tika iegādātas biļetes. Es zinu, es saprotu. Arī manī ir tā balstiņa, kas saka, tas taču nav nekāds sasniegums. Nopirkt lidmašīnas biļeti uz Itāliju. Nelido jau uz Kuala Lumpuru un netaisies kuģot gar Somālijas krastiem. Pasmaidu pati sev un varbūt arī tev. Mazo notikumu prieks. Katras ielpas un katra maizes kumosa prieks. Rases lāsas pieskāriens. Austošas saules siltums. Pavasara gārsas garšiņa uz mēles. Mazo soļu prieks. Ilgi gaidītas sapņa piepildījums. Atļauju sev būt, nesamazinos, paudu, trīcu, smejos, raudu, smaidu, atgūstu ceļu pie sevis. Stāsts numur 2. Ir tieši mēnesis līdz ceļojumam, un tad uzzinu, cik ātri var pārdegt no prieka un aizraušanās. Kad visa tā gadiem apspiestā enerģija atvers, un tik visa kā būs, un vēl to un šo, un kur un kā, un kā vēl izpatikt līdz braucējiem. Kā viņas gribētu, un kā patiks man, un pēc pāris šādiem vakariem dzirdu ar vien skaļāku iekšējo balsi, kas saka, un tagad vienu dienu bez plānošanas atpūties. Aha, dzirdu, saprotu, esmu mierā, izturu līdz 7 vakarā un tikai maz drusciņu paskatīšos. Kāds diez ir autobusu saraksts Itālijā? Aha, 1:00 naktī un es printēju autobusu vilcienu un kuģīšu kustības sarakstu. Nākošā rītā saprotu, ka ir jāsāk sevi dzirdēt un jāsaprot, ka sapnis tāpēc neatvainosies, ja viņam un sev uz pāris dienām paņemšu pauzi. Tam visam pa vidu sajūta, ka ir īstais laiks sakārtot šķiršanās dokumentus. Iekšēji sajūta, ka tas jāizdara līdz ceļojumam, ka tik daudz, kas jāizdara tieši tagad. Pie reizes gribas, lai bērni parunājas ar kādu speciālistu par savām sajūtām šajās pārmaiņās. Jā, visu vienlaicīgi. Tāda sajūta, ka viss jāizdara līdz aprīlim. Kāpēc? Vēl arvien nezinu. Iecerētās darbības notiek. Šķiršanās papīri tiek parakstīti 13. datumā, 13:13, un bērnu sajūtu speciālists mierina, ka esam izcili vecāki, jo bērnu pārmaiņas piedzīvo adekvāti.
Turpinās ceļojuma plānošana. Turpina lidot manī taureņi, reizēm jānorauda pārmaiņu sajūtas, bet tās manī pārdzīvojas tik daudz vienkāršāk, jo Gārdas ezers būs. Atkal sapinos, kā visiem izpatikt, un tad atgriežos pie tā, ko patiesi gribu piedzīvot. Satikt sevi ezera krastā. Mazdrusciņu sajust dabu, mazdrusciņu kalnus, mazdrusciņu picu, mazdrusciņu saldējumu. Viss pārējais ir tikai papildus, ja vispār kaut ko no tā visa sagribēsies. Varbūt vienkārši ieplānot 3 dienas ezera krastā uz soliņa sarunām pašai ar sevi. Tam visam pa vidu jūtu, ka jāuzraksta pateicības un piedošanas vēstule tiem, kurus esmu sāpinājusi un kuriem esmu pateicīga. Stāsts numur 3. Kādā vakarā kartē, braukojot gar ezeru un meklējot skaistākās apskates vietas, uzeju nelielu citronu audzētavu. Sākumā tikai lasīju aprakstus, bet kādā citā dienā nejauši uzgāju video, kur kāds itālis savā skaistajā itāļu valodā stāsta savu stāstu. Izkūstu. Kā vienmēr itāļu valodas skaņās izkūstu. Stāsts aizkustina ar pirmajiem skatiem, skaņām, sajūtām, kā viņš meklējas vietu, kur radīt ģimeni un uzgājis pamestu citronu audzētavu. Un sajūtis, ka šī ir vieta, ko saka par savējo. Jau kopš vidusskolas laika, kad klausījos, kā mana māsīca sarunājas ar savu draugu Itāli, tad manos 11 gados manī piedzima šis sapnis par Itāliju. Skolā pat 3 reizes apmeklēju itāļu valodas nodarbības, bet kaut kā neturpināju. Kāpēc? Droši vien atkal pie sevis nodomāju, kāda jēga, ja nav uzreiz, tad gan jau nebūs nemaz. Visus šos turpmākos gadus ik pa laikam esmu pieskārusies itāļu valodai. Tieši tik virspusēji, ka itālim grācija vietā var pateikt merci. Bet laikam mācīšanās tīrdēja tā, lai baudītu sajūtu, skaņu, vibrāciju. Klausoties skaisto itāļu kungu stāstījumu par savu ceļu un citroniem, izkūstu. Izskan viedums, miers, dziļums un vienkāršība. Tāda sajūta, ka arī viņš mani gaida. Cik muļķīgi, bet sajūta, ka viņš runā tieši ar mani. Man apraudos. Kaut kur atkal nenotic, ka šo izdosies īstenot dzīvē un ka patiesi tur izdosies nokļūt. Atstāju Dieva ziņā, bet maršrutā ielieku un ceļojumu biedriem video aizsiltu. Vismaz vienai āķis lūpā saņem atbildi, tur mums ir jānokļūst. Man taureņi virpuļo sirds rajonā un maz drusciņi izspurca ar priekpilnu smieklu. Ak jā, bija vēl kāds vēlvakara notikums. Kādā vakarā kartē pazuda ceļš no manas iecerētās viesnīcas uz blakus pilsētiņu. Pēkšņi vairs nebija iespēja braukt ezeru. Tas bija mirklis, kad mums jau bija iecerēta īres mašīna, attiecīgi skaidrs, ka uz blakus pilsētu ir jānonāk, bet ceļa nav. Maz drusciņi un ļoti apjūku, jo vairākas nedēļas ceļš bija, un kāpēc vairs nav? Un saprotu, ka ir jāmaina nakšņošanas pilsēta, attiecīgi arī viesnīca. Līdz vieniem naktī rokos un nenāk tā īstā vieta. Saprotu, ka nākošais rīts ir agrais rīts, un līdz ceļojumam taču vēl gana laiks un jāiet gulēt. Noliek galvas spilvenu, bet miegs nevienā acī, jo prāts skrien uz visām debesu pusēm. Pēlpoju, izsaku klusu lūgšanu, lūdzot, lai parāda to labāko iespējamo vietiņu. Pulksten 2:22 atveru aplikāciju telefonā, un tieši tur, kur neesmu skatījusies, ir tieši tāda vieta, kādu esmu meklējusi, un vēl daudz labāk. Smaidu, pateicos, manī miers, guļu. Protams, ka mirklī, kad biju apmaksājusi viesnīcu, kartē atkal bija ceļš ap Gārdas ezeru. Stāsts numur 4. Ja sestdienā bija jāizlido, tad tās pašas nedēļas pirmdienā man bija sakārtots ceļojuma iespējamais maršruts. Daudz maz viss izdomāts, tik svārku un čemodāns atbrauc pēdējā dienā. Zināju, ka pēdējo nedēļu pirms braukšanas gribu atpūsties, pameditēt, noskaņoties un būt mierā, lai ceļojumā dotos vislabākajā savā iespējamā formā. Tā kā nebrauc ar auto, apzināju kāds iespējamos šoferis, kas man no Baldonas varētu nogādāt lidostā. Bet nedēļas vidū saprotu, ka nevaru iet jaunajā dzīvē. Kā jau saprotu, tas jau sen vairs nav tikai par sevis satikšanu ezerkrastā. Šis ceļojums jau kļuvis par savu veidu robežu starp veco un jauno manu realitāti. Atdodot atbildību kādam citam, saprotu, ka došos ar autobusu pati, lai ļautu sev izdarīt tik, cik pati jau varu.
Tev atkal prāts ķiķina par tiem maziem muļķīgajiem noteikumiem un uzsvariem. Bet es tam atkal saku, kurš? Es zinu, cik man kas drīkst būt liels vai maziņš, svarīgs vai nesvarīgs. Tāpat kā svarīgs ir dzeltens koferis un skrandainie tilles vārki. Tie rada noskaņu, sajūtu, atgriešanos pašai pie sevis. Dienu pirms izbraukšanas aizgāju uz mežu un apsēdos mežmalā, nodevos lūkšanai, meditācijai, tīrot un attīrot savas sajūtas, apzinot un atlaižot savas bailes, nedrošības, lūdzot pēc dievišķas vadības un mīlestības šajā ceļojumā, lai patiesi mēs visas trīs paņemtu labāko iespējamo. Lūdzu Dieva gaismas klātbūtni un tad pavaru acis, un pilnīgi pelēkas dienas vidū uzspīd saule. Tikai uz šo lūkšanas mirkli, lai pēcāk atkal tā paslēptos aiz mākoņiem. Gana daudz bija šādas, līdz sirds dziļumiem aizkustinošas zīmes, kas nāca kā apstiprinājums, ka šis mirklis, šis nodoms ir gaismas atbalstīts un pavadīts. Dziļa pateicība un prieka kamols izveļas caur manu ķermeni kā sajūsmas pilns spurdziens un nobirst pa kādai aizkustinājuma asarai. Rītdienā došos ceļā. Kā mums gāja, par to jau pavisam drīz, bet nezinu, kā tas atnāks un sanāks, un kas zina, varbūt ar vienu īsu atskaiti. Ezers bija. Stāsts numur 5. Dzeru itāļu tēju, blakus stāv paciņa ar itāļu cepumiem un esmu tikus līdz mirklim, kad sapnis piepildās. Kā to aprakstīt? Kā tajā iekāpt? Kā tajā pirmo reizi iejusties pēc atgriešanās? Vai, ja to izstāstīšu, tas būs izsapņots un zudis? Vai tās daudzās krāsas, sajūtas, pieredzes, ieelpas un izelpas, smaržas un garšas sastaptie un līdzpaņemtie cilvēki būs iekrāsoti apzināti tikai no viena mazmazītiņa skatu punkta? Kā saulēkt un saulriet, kurus var fotografēt un filmēt skaisti un vēl skaistāk, pielikt viskaistāko mūziku, izmantot visjaudīgāko kameru, bet tā būs tikai maza nojausma, kā saulēktā notrīs sirds. Skandīna Mārtina Deca More, kas priekš manis ir kļuvis par šī ceļojuma himnu. Un, labi, dodamies ceļā. Lai cik neloģiski tas šķiet, sestdienas rītā pamostos slinkumā un nogurumā. Ak, tā sajūta, ka varētu palikt gultiņā šodienā, lēnām apjēdzu, kas par dienu un kāds dienas plāns, lēnām gatavojos ceļam. Atklāšu mazo lielo noslēpumu. Šis ceļojums ir nācis ar tik dažādām sajūtām, jo man ir nepārāk siltas attiecības ar lidošanu. Tīri labi lidoju savās ilūzijās un domu labirintos, bet kad reāli jāizpleš spārni, tas ir, kad reāli jāiekāp lidmašīnā, tad man parādās zināma pretestība pret to, ka nav paredzēta iespēja pusceļā piestāt uz pīpu pauzi. Sasmērējos ar aurusomas eļļiņām, prātamieram un sirdspriekam, uzvelku skrandainos tillas vārkus, dzeltenoranžajā čemodānā iepakoju dzelteno vējaciņu, uzvelku lakādas zābaciņas un ziemas jaku, pasaku mājas gariņam, lai pieskata mājiņu līdz manai atbraukšanai, noskaitu mazu lūkšanu savam ceļam un dodos ceļā. Ārā mākoņu spēlē dualitātes spēli, jo skaties, kur gribi. Ir 2 mākoņu spēles. Pelēkais ar balto satiekas. Tāda arī mana iekšsajūta. Prieks mijas ar uztraukumu, ilgas pēc ierastā mijas ar saviņojumu par jauno, bailes ar sajūsmu. Kā tas ir iekāpt jaunajā? Kas tieši jāatstāj vecajā? Uzsmaida saulei un tukšajām ielām, jo tāda sajūta, ka visa pilsēta 8:00 sestdienā vēl čuč. Liels gan mans pārsteigums, ka līdz Rīgai autobuss ir piepildījies tik pilns kā nekad. Vai tiešām viņi visi ir sajutuši manu sapni un vēlas man pavadīt ceļā? Ak, mīļi! Rīgā satieku savu priekpilno kompāniju un dodamies lidostas virzienā. Viss notiek gludi, jo gan mans autobuss ir nokavējies, gan manas ceļa biedras piebrauc tieši laikā, kad beidzot esmu ieradusies. Viegli nonākam lidostas gaidīšanas daļā, lai saskandinātu par ceļojumu ar siltām tējām un smūtiju. Un gandrīz nokavētu lidmašīnu. Rekā, ievilkās mans šodienas stāsts, bet es sev dodu visu pasaules laiku un telpu, lai beidzot piedzīvotu dzīvi tieši tā, kā tā notiek. Nesteidzoties un neiekļaujoties viena ieraksta vai viena stāsta ietvaros.
Izbaudu sen nesatikto, sen nesajusto rakstīšanas prieku, kad varu dzīvot sajūtās, vārdos, kad atkal man tik mīļa kļūst balta lapa, jo to var atkal piepildīt ar sevi. Rītdienai. Stāsts numur 6. Lidojums sajūtās kļūst ļoti garš un nekomfortabls. Kaut kur manī stipri skaļš kļūst kontrolētājs, nemiers un uztraukums. Stipri jāpiesvīst pie blakus sēdētāja rokas, jo te ir tas mirklis, kad viss, kas ir vajadzīgs, ir mīļa drauga miers un klātbūtne. Satiekot 5 lietas lāses, piezemējamies Bergamo lidostā. Kā kaķis pēc satraukuma izpurinos un ieelpoju Itālijas gaisu. Jā, smaržo pēc asfalta un lidmašīnas izplūdes gāzēm. Tālumā redzamas kalnu virsotnes. Lietas mūs ir tikai mazdrusciņi izjokojas, un pēc mirkļa mūs sagaida saule, kas ļauj novilkt ne tikai jaku, bet arī džemperi apsiet ap vidukli. Spēju un nespēju aptvert. Dodamies meklēt nomas auto un veikt pāris šurp turp pārbraucienus ar lidostas autobusu. Sajūtot, cik karstasinīgi sāk čelot Itāļi karstā pavasara dienā. Ar ļoti kurkstošiem vēderiem novērojam, kā kāds pārīts notiesā picu un piedzer Coca-Cola. Siekals nostiepjas mums visām, bet zinām, arī mums tā būs. Sakāpjam mašīnā un dodamies ceļā uz vietu, kuru sauksim par mājām turpmākās 4 dienas. Man ir stipri paveicies, braucu karaliski. Viena dāma pie stūras, otra rāda ceļu. Es sākumā nedaudz atbalstu ceļa rādītāju, bet tad saprotu, ka man ir visas iespējas baudīt. Turu acis plaši atvērtas un tvaru zaļumu visapkārt, ziedošās pienenes, plaukstošos krūmus un silto sauli. Manī nedaudz pārdomas par viesnīcu un to, vai viss būs kā bildē, jo līdz šim šādas tehniskas ceļojuma detaļas ir kārtojis mans jau bijušais vīrs. Mierina sevi ar domu, ka lidmašīnas biļets tika iegādāts pareizā virzienā, gan jau arī viesnīca būs apmaksāta pareizā pasaules malā. Un ja nu kas, tad meklēs citu. Sasniedzam viesnīcu, viss ir ideālā kārtībā. Atvelkam 3 elpas, noskaidrojam, kurā pusē pieejams saulrietis un kuras ir pašas skaistākās saulēkta vietas un kur var paēst. Redzam, ka saule jau tuvojas tam mirklim, kad ir viens no skaistākajiem skatiem jebkurā pasaules malā, un dodamies uz vietējo pakalnu, lai noķertu visskaistākos kadrus un sajust Itālijas zaļumu ar savu pieskārienu. Pusceļā ieraugam visskaistākās vagas ar salviju, vai nosauc pats savu augu un stājamies malā uz pirmo saulrietu fotosesiju. Beidzot es atbrīvojos ar iekšējo bērnu un ļauju savam iekšējiem priekam izlausties ārā un piedzīvot Itālijas elpu un Itālijas pieskārienu, jūtos norēbusi, tā laikam parasti saka, jūtos dzīva, pateicīga, brīva, pieņemta un samīļota. Beidzot, es esmu Itālijā! Stāsts numur 7. Saulrieta medībās aizdodamies uz vietējo pili. Vai precīzāk daļu no pils mūriem, kas ietver mazu skaistu ciemu ar dažām mājām. Dažu mājiņu durvis rotā uzraksts B&B, kas nozīmē, ka tajās var padzīvot arī jebkurš, kurš nav mantojis karaļvalsti. Bet ne šodien. Šodien jūtam kurkstošus vēderus un dodamies viesnīcas reģistratūrā ieteiktā restorāna meklējumos. Mūsu izsalkuma līmenis ir tieši tik liels, ka mirklī, kad restorānā paziņo, ka galdiņu varam dabūt, ja pēdam stundas laikā, sakam, ka mums tik daudz nevajadzēs, jo ēst gribās ļoti, ļoti. Katrs sajūt savu pirmo sajūtu, pirmo Itālijas garšu, kam pasta, kam pica, kur izrādās lielāka kā mana ietilpība, jo tā vien šķiet, ka šo ēdienu pietiek tikai ieelpot, lai baterijas uzpildas momentāni. Atgūstam enerģiju, izbaudam vietējās picerijas šarmu un puspicu ņemam līdzi vēlākam. Pādušas, atradušas vietējo veikalu, lai iepirkt itāļu apelsīnus, vakara tēju, cepumus, našķus, gardumus un visu, ko vien var tik lielā veikalā ieraudzīt. Protams, fotosesija ar tām daudzajām milzu un vēl lielākām par milzu lieldienu šokolādes olām. Sēžam auto un ēdot saldējumu, esam gatavi doties tur, pie ezera. Jo lidojuma satraukums ir noskrējis, pirmais sajūsmas vilnis piedzīvots, pirmās vakariņas apēstas un tagad mierpilni varam piepildīt sapni. Nonākam skaistā stāvvietiņā, kā filmā.
bruģa klāts, krūmos ieskauts laukumiņš ar bruģa klātu celiņu uz ezeru. Ir satumsis, ceļu apgaismo dzeltenas laternas, un es uz mirkli pasperu soli ātrāk, atdalos no mūsu trijotnes, priekpilni atskatos un apzinos. Te un tagad, te un tagad ir tas ilgi gaidītais mirklis. Kā mazs bērns palikdamies metos pie sava ilgi gaidītā prieka, ieskrienos, pieskrienu pie ezera un man trāpa. Trāpa tieši sirdī, tieši asaru kanālos. Neiestudēts, neizdomāts, īsts un patiesas raudiens. Notupjos ezera krastā ar pirkstu galiem pieskaros akmeņiem, dzestrajam ūdenim, pīļu pāris man sagaidīs dodas savās vakara gaitās. Ezers met viļņus, nedaudz pūš vējš. Virs ezera spilgti spīd lielais apaļais mēnesis. Tik viena sajūta. Es esmu mājās. Mājās pie sevis. Mīļās ceļabiedrs dod man visu pasaules laiku sajušanai. Sarunāju ar ezeru. Esam vienas, nekādu citu trokšņu, tik putnu spārnu vēzieni, pīļu plunkšķi un akmentiņa deja ezera viļņos. Pēc laika nosēžos ceļos uz kāda akmens, tieku nomazgāt ar mitru plunkšķi un ļauju sev just visu, ko ar prātu neizprast un neaprakstīt. Vai tiešām tas notiek? Vai tiešām man pietika drosmes piecelties no dzīves pagrieziena apjukuma un atkal nostāties uz sava ceļa? Atkal sapņot, atkal sapņus pārvērst par plānu un atkal tos piepildīt? Uz mirkli pārstāt šaubīties par visu, kas esmu un kādai man būtu jābūt? Uz mirkli sajust tauriņus savā iekšpasaulē un tiem ļauties, atmetot bažas un raizes, pienākumus un vēlmi visiem izpatikt? Atkal ļauties priekam? Jā, man pietika drosme. Un atkal paveicās, atkal tik daudzi šeit uz zemes un debesīs sadevās rokās, lai man izdotos. Laimīga, pateicīga, ļaujot sev piedzīvot savu sapni tieši tik lielu, cik tas manī dzima. Šoreiz nesamazinoties, netaisnojoties. Ak, tie tauriņi, tie manī lido arī šodien. Un asaras, tas atkal birst pateicībā, laimē, mīlestībā. Stāsts numur 8. Sēžot ezera krastā, saņema dāvinā pierakstu klādi cietos rozā vākos un rozā pildspāvu, lai piepildītu vēl kādu sapni, ar kuru iepriekš biju dalījusies. Pirms gadiem 5 vai 6 man bija sapnis aizbraukt uz Itāliju un uzrakstīt savu grāmatu. Toreiz Airbnb biju atradusi skaistus apartamentus kalnos. Tā bija jauna, tikko sludinājumos ievietota vieta, kurai bija ļoti patīkama cena. Bija dzīvoklītis ar savu basēnu. Iztēlojos, kā mēs, visa ģimene tur brauksim. Jau izpētīju maršrutu, kā turp nonāksim, saskaitīju izmaksas, visam vajadzēja izdoties, un ar 2 nedēļām taču vajadzētu pietikt, lai uzrakstītu grāmatu. Bet es nobijos. Neviens cits nav vainojams. Vienkārši nenoticēju, ka drīkst to gribēt. Nezinu, vai vispār kādam ar šādu plānu dalījos. Nobijos un neticēju, ka drīkst sev ko tādu dot. Bērniem taču tas nebūs interesanti, un vīram būs grūti tik tālu ar autobusu aizvest, un naudu taču var izmantot liederīgāk, un kurš gan ir teicis, ka es varu uzrakstīt grāmatu, un tik daudz, un... Vai jums tā nekad nav gadījies? Ja ir, tad ziniet, kā iedzeļ, kad pats sev pasaki nē, it kā izdabājot citu sajūtām un vajadzībām. Bet kā gan es varu zināt, ka es kādam izdabāju? Varbūt toreiz izdabāju tikai savām bailēm un mazvērtībai. Vai tas bija tā vērts sev pateikt nē? Nebija. Tagad es to zinu, un tagad es mācos sev atkal pateikt jā. Lai nu kā, tagad zinu, ka grāmatu var uzrakstīt arī sēžot Baldonas dzīvoklī. Tagad zinu arī to, ka diez vai pirmo reizi nonākot Itālijā gribas rakstīt grāmatu. Gribas atvērt plaši acis, ausis un sirdi un sajust, piedzīvot. Negribas ne sociālos tīklos dalīties ne draugiem, ne radiem sūtīt ziņas, gribas būt tikai un vienīgi tur, izbaudīt katru mirkli, katru skaņu, katru sajūtu, katru garšu. Gribas sēdēt ezera krastā un baudīt tagadnes mirkli. Bet kas zina,
Kaut kā manī tik un tā dzīvo sajūta, ka tas būtu tik skaisti uzrakstīt kādu grāmatu, dzīvojoties Itālijas garšās, krāsās un sajūtās. Tas tā. Ja nu gadījumā atnāk iedvesma grāmatai, un man pēkšņi liksies, ka nezinu, kur vislabāk grāmatas rakstīt. Atgriežoties viesnīcā, gribas gan teikt mājiņās, emocijas ir tik daudz, ka miegs nav tas, kas nāk. Nogurums ir, emocijas ir, prieks ir, silti itāļu kumelīšu tēja ir, duša ir, gultiņa ir, lēnām atnāk arī miedziņš. Iemiega dziļā, bet samērā īsā miegā, jo mostos ar putnu dziesmām. Pieeju pie lielajām stikla durvīm un dodos pie blakus istabas meitenēm ar klusu. Debesis jau sārtojas, ejam! Viesnīcas darbinieki iepriekšējā rītā mūs mierināja, ka saules lēktu var redzēt turpat pie viesnīcas basēna. Izejam, ieraugam, sasmaidamies. Ejam autu kājas. Laiks doties 450 metru pastaigā, jo šis ir jāsajūt klātienē. Ezera klātienē. Mums par lielu laimi dzīvesvieta ir izvēlēta pilsētā, kur ne tikai mēnesis spīd virs ezera, bet arī saule virs tā uzlec. Nonākam pie ezera tieši pāris minūtes pirms saules iznāciena. Viegls vēsums, kurš ātri izkliedējas, ieraugot pirmos saules starus. Ir svētdienas rīts. Baudam saules staru siltumu, putnu baru dejas virs ezera. Ezers maigi šūpojas, kājas grimst akmeņainā piekrastē. Kā apjaust, ka arī šāda var būt šeit uz zemes piedzīvotā sapņa realitāte? Tikmēr mums ar ezeru turpina notikt savienošanās, un tā tas turpināsies katrā pilsētā, kurā ezeru satiksim. Stāsts numur 9. Duša, pucēšanās, pirmās itāļu brokastis, dažas tējas, dzērājs pāriet uz kafiju, lai itāliskāk, pamielojušās ar apelsīnu sulu, krosāniem, kūciņām un vārītām olām, precizējam dienas maršrutu un dodamies ceļā. Abrīnoju šoferu pārliecību un no malas skatoties vieglu un priecīgu stūrēšanu pa daudziem apļiem un daudzviet šaurajām ieliņām. Pirmais pitstops ir nieciņu veikals, lai iegādātos saules brilles. Katrai vismaz pa vienam baltu rāmju pārim. Iegādājos bērniem mazus lukturīšus kā dāvanu, jo reiz viņiem tieši tādi bija un tie viņiem ļoti patika. Saule apspīd kalnus, kuriem tuvojamies, turpat labajā pusē mirdz zili zaļais ezers, manu iekšējo ceļojuma mantru That's amore nomaina citas populāras itāļu dziesmas, jo mūsu stūrmanis, vai tā sauc to cilvēku, kas sēž blakus šoferim un stāsta, kur jādodas, ir atradis izcils ceļojuma mūziku, izbauda Itālijas sajūtu caur visām maņām, veroties skaistumā visapkārt, dungojot līdzi itāļu dziesmām, elpojot Itālijas gaisu un visu laiku noturot sevi sajūtā. Te un tagad, te un tagad. Baudu visu. Šodienas pirmais ieplānotais apskates punkts ir, uzminēja, citronu audzētava pie Giuseppe un Fabio Gandossi. Pēc vecās baiļu programmas izlikšanas manā priekšā un sajūtas, es laikam tālāk neiešu, kāds atkal paņem mani aiz rokas un dodamies iekšā, augšā pie citroniem. Kamēr Giuseppe ved turistu grupu ekskursijā, mēs pavadām sevi pašas. Esot tur, visu plūst tik pašsaprotami. Esot mājās, viss šķiet tik īpaši. Sajust klātienē mājās izsapņoto kā divas atšķirīgas realitātes. Jo klātienē nav ne labāk, ne sliktāk. Ir īsti, tas notiek dzīvējā. Bija izsapņojis arī šo mirkli, kad nonākšu šajā vietā. Vietā, kur arī mani aicināja. Sirds no prieka pārmet kūleni, jo sastopam abus šīs vietas saimniekus. Redzam, ka viņi darba drēbēs dara savus ikdienas darbus un pie reizes turistiem pastāsta par savu nodarbošanos. Šī laikam visi ceļojuma laikā ir pati autentiskākā vieta un pieredze, kuru gūstam, satiekot vietējos viņu ikdienā. Kājas mēs drusciņi ļogās no tā, ka esam augstāk, kā man lapa tiktos, un dāmām dikti patīk uzkāpt augstāk un augstāk, jo tur ir patiesi skaisti skati fotogrāfijām. Un kā izrādās, virs kalniem pavīdējas pat mākonis sirdsveidā. Kaut kur manī pavīd duāla sajūta, un tāda man ik pa laikam pavīdēs šī ceļojuma laikā.
Tik ļoti gribēju šeit nonākt, bet kādas muļķīgas bailes no augstuma neļauj man to līdz galam izbaudīt. Šoreiz es sev neko nepārmetu, jo zināju, ka šis ceļojums būs par iešanu cauri savām nedrošībām. Par iešanu cauri visam tam, ar ko ir strādāts praksēs un dziedināšanās, lai te un tagad savās bailēs un nedrošībās ietu iekšā sevi mīlot, nevis nosodot. Šis rīts mūs lutina ar sauli un zilām debesīm, dažiem baltiem mākoņiem, kas rada izcilus skatus un kadrus ar spilgti zaļajām citronu koka lapām un koši dzeltenajiem citroniem. Ak, un tepat netālu redzams ir arī skaisti plašais ezers. Pie pašas audzētavas ārējās sienas uzejam kalna strautiņu, kas apūdeņo šo vietu, un tā kļūst atkal par manu iecienīto vietu. Ūdens vienmēr ar mani sarunājas, tekošs, stāvošs vai tējas krūzē iejaukts, dabā tik dzīvs. Katrai sava fotosesija, katrai sava sajūsma, katrai sava sajūta. Ekskursiju noslēdzam pie klāta galda. Tas nudien nāca kā pārsteigums. Man jau mājās bija tā sajūta, ka man šeit gaida, bet ka būs uzklāts vēl galds. Kopā ar ekskursiju grupu tikām sacienātas ar dažādām citrusīgām marmelādēm, ar rikotas sieru un krokšķīgo itāļu maizīti, klāta piedzerot citrona limonādi. Cienājam mūsu paši saimnieki, visu apstāstot divreiz par katru marmelādi un papildinot mūsu izdzertās citronūdens glāzītes. Pārmīja pāris vārdus ar kādu itāli, kurš arī atbraucis ekskursijā uz šo vietu, lai izbaudītu brīvdienas. Vienlaicīgi ierauga, cik ļoti mani angļu valoda ir ierūsējusi, jo nav tik ilgi lietot. Itāļu valoda? Tā vispār man izrādās nav. To tikai baudu klausoties. Un par to īpaši nekreņķējos. Tik pamanu. Mācos vairs sev neko nepārmest. Mīlēt un pieņemt arī tādu. Reizēm nobijušos un reizēm nespēju izteikties. Vai tad Itālijā esot vispār var sev ko pārmest? Ak, izrādās var, bet tas kādā citā dienā. Tagad iegrimšu citronīgajās bildēs un baudīšu atmiņas par citroniem, kas bildēs skatoties ir bijuši patiesi milzīgi. Baudīšu atmiņas par šīs vietas saimniekiem, kurus izstaroja vienkāršību un viesmīlību. Ak, būtu es maz drusciņi drosmīgāk, būtu gājis parunāties, bet, neko sev nepārmetu. Tik ļoti izbaudu, ka viss izdevās tik skaisti, ka tik skaistā siltā dienā pašā pulposvētdienā nonācām tur, kur tik ļoti cerēju notikt. Turpināšu sev ticēt. Turpināšu ticēt saviem sapņiem, jo tie mēdz piepildīties. Stāsts numur 10. Tālāk mūsu ceļš ved pa kalnu serpentīniem. Uz mazu viduslaiku pilsētiņu kalna gandrīz virsotnē. Virsotnes ir mums visapkārt. Ieslīgstam pārdomās, kā jutušies un dzīvi piedzīvojuši cilvēki daudz senākos laikos, kad nevarēja Google kartē pastaigāt pa blakus pilsētiņas ielām. Tā kā ir nesezona, izbaudam tukšumu un klusumu. Kad varam sajust kalnu varenumu, braucienā sagrieztos vēderus un maz drusciņu ļodzīgās kājiņas, izbaudam zinām pārsteigumu momentu ieraugot, kā pa šiem pašiem šaurajiem kalnu celiņiem pārvietojas autobusus un atmetam ideju reiz kļūt par autobusu šoferi Itālijā. Katrs atkal ķer sajūtas savās telefonu kamerās. Man kaut kā šis ceļojums ir tik ļoti par šeit un tagad, ka aizmirstas visas tās ieceres, kā arī es atbraukšu mājās ar pārpildītu telefonu atmiņu. Baudu dabu, vietu un kompāniju. Esmu laimīga par nepiesātināto maršrutu un laiku, ko varam veltīt vietām, kurās nonākam, lai sajustu, ne tikai cauri izskrietu. Pēc tik senas vietas apmeklējuma tā vien prasās noskaloties. Dodamies ūdenskrituma meklējumos un atgriežamies tuvāk ezeram un tuvāk apdzīvotām vietām. Internetā var lasīt 101 aprakstu un komentāru, bet to, kas sagaidīs klātienē, to jau nekad tā līdz galam nevar ieplānot. Pie ūdenskrituma kases noskaidroja, ka lietus mētelīšu vajag tikai tiem, kuriem nav kapucīte, zem kuras paslēpties. Ko lai saka? Ja piedāvā lietus mētelīti, ņemiet. Vienmēr ņemiet, jo šāds piedāvājums nav nācis nejauši.
Tā vairs nav tā diena, kad ir ļoti silts. Esam arī kalnainākā apvidū un mūsu mīļais šoferīts jau šķauda uz katru otrā kalna ceļa pagriezienu. Bet kā atteiksies no pabūšanas kalna alā, lai sadzirdētu, saredzētu un sajustu ūdenskritumu jaudu? Kā atteiksies no pabūšanas, kā tik liela klātienē? Drosmīgākie attīrās ūdenskrituma tūmā ilgstošāk, mazāk drosmīgi atgriežas pie puķu dobēm ātrāk, jo arī tur ir ko redzēt un sajust. Slapis un nedaudz nosaluši dodamies karstas tējas meklējumos. Labi, es dodos uz labierīcībām roku žāvētāju meklējumos, jo līdz mājiņām vēl tālu, bet slapjā jaka sāka nedaudz piesūcināt apakšā esošo džemperīti. Izdodas arī šis, ir arī kaut cik sausa jaciņa. Suvenīru veikalā tiekam ne tikai pie karstas tējas, bet manās rokās nonāk kārtējās dāvaniņas mājiniekiem, un pašais sev valriekstā iekārtojies Buda, ar ko varēšu papildināt savu mājas altārīti. Stāsts numur 11. Turpinām ceļu, lai nonāktu pilsētiņā, kur bija ieplānota kā mūsu dzīvesvieta pirms tā vakara, kad kartē pazuda ceļš. Atceries? Sen atpakaļ šai stāstā bija tāda nodaļa par ceļu, kas pazuda starp Limonas un Rivadela Garda pilsētām. Ir lieliskas ziņas. Ceļš ir! Nonākam pie nākošā ūdenskrituma un saprotam, ka pēc tā iepriekšējā šis nebija labs veids, kā turpināt, jo šī mazā tērcīte nevienu vairs nesajūsmina. Dodamies vakariņu ēstuves meklējumos, kas ir pavisam vienkārši, jo mums kāds brīnišķīgs padomdevējs ir iedevis ideālo vietu šim nolūkam, kas nedaudz arī nav vienkārši, jo stāvvietas nav gluži katra ceļa malā. Dodamies stāvvietas meklējumos un vienlaicīgi caur auto logu, jo tā siltāk, izpētam pilsētiņu. Kalni ieskauta pilsētiņa patiesi ir kalni ieskauta. Kalnainas nogāzes uz visām pusēm, vienlaicīgi sajūta ne tik apskaujoši, bet arī mazdrusciņa agresīva un baisa. Tagad saprotu, kāpēc mūsu naktsmītne atnāca daudz maigākā vidē. Autostāvvieta atrast un dodamies restorāna virzienā. Ceļa šķēršošanai izmantojam ļoti skaistu apgleznotu tuneli. Īpaši man acīs iekrīt zīmējuma daļa ar dāmu, čirkainiem matiem, kas raksta. Aizkustinoši. Lai gan visas ir nosalušas un izsalkušas, tomēr aizklīstam līdz ezera krastam. Mani taureņi atkal ir sarosījušies un danco pa iekšpasauli, un tā notiek ik reizi, kad nonākam ezera krastā, jebkurā pilsētā. Cilpojot pa ezera krastā esošiem lieliem akmeņiem, atceros par līdzpaņemto kasteni. Pirms mēneša, mirklī, kad savai labajai fējai nosūtīja bildi ar pat iegādātajiem lidmašīnas biļetēm, viņas rokā ieripoja no auto krītošas kastenes. To iepakota sarkanā kastītē ar pavadošu vēstuli, ka šis kastenīts prasās līdzi ceļojumā uz Gardas ezeru, saņēma tās pašas dienas vakarā. Todien, tāpat kā šajā dienā, bija pirms pilnmēnesis vakars. Sākumā ar sevi diskutēju, ka jāatrod kāda skaista un īpaša vieta, kur šo kastenīti atstāt. Bet tad attopos, ka nejauši doma par kasteni ir atnākusi tieši te un tagad. Jūtu, ka šī ir tā vieta, kur kastenītim būs jaunā mājvieta. Jā, nav akmens vai kristāls, kura dzīves ilgums būtu daudz ilgāks nonākot ezeru tuvumā. Turos pie idejas, ka pats nodoms ir svarīgs. Iezīmēju nodomu, savienoju savu mājvietu ar šo vietu un ar pateicības vārdiem un laba vēlējumiem mans kastenīts ieripos starp akmeņiem. Dāmām fotosesija, man saruna ar ezeru. Tā man patiesi sajūsmina. Šie mazie mīlestības pieskārieni vietai, mazie mīlestības dialogi ar ezeru dzidrumu un tīrību, mazie mīlestības čuksti no pagātnes un gaismas vēstījumu nākotnē. Sagaidījušas krēslas iestāšanās un nosalušas pirkstus, dodamies vakariņās, lai pirmo vakaru pēc vakariņām izspēlētu karšu loteriju. Ak jā, varu teikt pārliecināši, ar mani droši šo loteriju var veikt. Es vienmēr uzvaru un drīkstu apmaksāt tā vakara vakariņas. Iznākot no restorāna virs kalnu virsotnes mūs sveicina lielais, skaistais pilnmēnesis. Īsts fotomirklis pa maziem celiņiem dodamies uz auto, lai caur kalnu tuneļiem un mazām Gardas ezera krasta pilsētiņu ieliņām dotos mājup. Mani piepilda gandarījums, prieks,
piepildījums un neizmērojama pateicība par savu sapņa tik skaistu piepildījumu. Stāsts numur 12. Laika ziņas mūsu ceļojumam solīja lietainas dienas. Tomēr no rītiem cerīgi cēlāmies uz saulēkta sagaidīšanas laiku. Arī otrā rītā saulīte mūs nepievīla. Kā sadzirdējām, ka putni jau sasaucas rīta sanāksmei, arī mēs devāmies vērot, ko rīts šai dienai atnesīs. Pienācis otrais rīts Itālijā. Ģērbjamies un dodamies saules sveicienam. Mūsu trešā ceļa biedra paliek pultiņā čučēt, jo bez mums gulēt esot daudz saldāk. Diezgan saprotami. Šajā rītā dodamies uz to pludmales daļu, kur pirmā vakarā bija mūsu skaistā tikšanās ar ezeru. Saule mūs nav pievīlusi un nav uzlikusi bez mūsu klātbūtnes. Ieriktējam kameras un lūpu kaktiņus, lai varētu ļauties rīta maģijas pieskārienam. Aizrautīgi baudam putnu baru dejas virs ezera virsmas. Kaut kas tik iedvesmojošs, vērojot, kā šie lielie putnu bari saskanīgi, plūstoši un gana strauji izvingrina spārnus dienai. Katram sava vietiņa šai satiksmes plūsmā, katra spārna kustība saskaņota. Kāds vada, kāds seko, vai varbūt tomēr visi vienojas kopīgā dejā un nav hierarhijas noteikumu. Skaisti. Kaut kas tik ļoti aizkustinošs un patiešs šai rīta dejā, saulēkta sveiciens putnu pasaulē. Īpaša sajūta, vērojot, kā viss dabā sarosās mirkli pirms saulītes atnākšanas. Arī ezers kustas daudz aktīvāk līdz saules stari tam pieskaras. Šajā rītā ir pa kādam spirāles mākonim, kādam mazam spalvu mākonītim, kādai vēja plosmai, kādam taurinim iekšpasaulē un kāds izlaidies arī paplivināties pārpasauli. Mazītiņš, zilgans. Aizkustinošs. Tas vienmēr ir tik aizkustinošs mirklis, kad saulīte augšup ceļās. Izdodu to iefilmēt, lai būtu mana atmiņa, mana savienošanās ar šo īpašo rītu, īpašo vietu un īpašo notikumu. Nenovērtējam pateicību par visiem apstākļiem, kas ļauj šo piedzīvot. Saulītes sagaidīšana vienmēr iedod dienai ļoti īpašu pieskaņu. Dzidru, svaigu, priecīgu, novērtētu. Šajā rītā ilgāk pakavējamies ezera krastā, izbaudam mirklis sevi un visu, kas ir. Katra nododamies savai rīta meditācijai, tik pa brīdim sasmaidamies, jo ir tik labi te būt. Jā, saulēkts pavisam noteikti bija pelnījis veselu stāstu, jo var gadīties, ka kādu citu rītu būs jāpaguļ ilgāk. Stāsts numur 13. Pēc saulēkta dodamies dušās, pucējamies un dodamies uz brokastīm, kur secinām, ka marta beigās patiesi vēl nav sākusies sezona, jo pirmdienas rītā galdiņi tukši un varam baudīt brokastis ļoti brīvā gaisotnē. Manī atkal sadzimst taureņi, jo sajūta, ka saule šorīt ir uzspīdējusi tieši par godu nelielai plānu maiņai. Tā kā ielidošanas dienā nepaspējām nonākt kādā skaistā vietā, sajūta, ka šī skaistā vieta sauc tieši šorīt. Vēl taču mājās esot man bija sapnis. Varētu pa ezeru ar kuģīti izbraukt. Iegrimstam interneta viedumā un uzzinām visu par šādas ieceres īstenošanu. Un viss solās izdoties. Gan skaisto dārzu apskatīt, gan ezera otrā krastā, kuru vēl neesam piedzīvojuši, nonākt. Ar tīriem zobiem, ūdens pudeli padusē, dodamies autovirzienā, lai uzsāktu atkal vienu izcilu piedzīvojumu dienu. Ceļā klausamies itāļu dziesmas, daļai dungojam līdzi un dodamies uz internetā izslavētu botānisko dārzu, kuram kāds austrietis piešķīris otro dzīvi, atdzīvinot to ar visdažādākajiem eksotiskiem augiem un skaistām mākslas instalācijām. Lai gan dārzs izmērs ziņā neliels, tas ir tik kompakts, ka pirmā stunda paiet nemanāmi, un mūsu stūrmanis iet samaksāt par stāvvietas nākošo stundu, lai gan arī tajā iekļaujamies ļoti knapi. Ir ideāls laiks šai vietai. Spīd silta saule, ir tik daudz skaistu ziedu, vietu, īpaši skaistumu pieskārienu, ka ātri tā pārvietošanās nesanāk. Lēnītēm un pamazām, ar skaistām fotosesijām un smaidpilnām sajūtām. Ļaujot milzu ametistu drūzai darīt savu darbu, mūs aktivizējot. Pameditējot ar Budas skulptūru, mūs līdzsvarojot. Šķērsojot skaistos tiltiņus un izbaudot īpašos ziedu vārtus un ejas,
kā arī cenšoties nesamīt ķirzaciņas, kuras sildās siltajos saules staros, un, bruņurupucīši arī pavisam īsti. Šī parka apmeklējums viennozīmīgi bija kārtējā ceļojuma konfekte, kas atstāja to gardo pēcgaršu. Izsauļojušās, izsmaržojušās un izbaudījušās visu to skaisto sakāpjam auto, lai dotos kuģīšu virzienā. Ieraugot prāmīti, ar kuru mums ar auto ir paredzēts pārvietoties pāri ezeram, man nosvīst plaukstiņas, tas šupojas. Tas šupojas tā uz visām pusēm, kas sāk drudžaini par to runāt, uz ko dāmas ir saprotošas un piedāvāšu iespēju neizmantot un doties tālāk pa sauszemi. Kāpēc es izvēlos tādus piedzīvojumus, no kuriem pašai nav tikai pozitīvas emocijas? Un tieši tāpēc, lai ietu savās bailēs iekšā un iznākt ārā jau drosmīgāk un no bailēm, nedrošībām brīvāk. Ja jau man tik skaista un jaudīga kompānija šīm ceļojumam iedota, tad jāmācās piedzīvot arvien vairāk dzīves, ne tikai to drošo dzīves maliņu, kur ierasts. Pirms brauciena drosmei apmeklēja ne tikai vietējās ostas labierīcības, bet beidzot ierauga īsto itāļu saldējumu. Tas taču bija sarakstā. Saldējums. Nu ir tā reize, kad esmu tikusi pastaigā viena un nonākusi pie saldējuma pārdevējas, kas nerunā ne vārda angliski. Smējamies abas, bet tiek pie 3 saldējumiem, un kad jau gaida viņas itālisko ciparu nosaukumu, viņa to pasaka angliski. To taču es būtu sapratusi. Es smējos un priecājos, jo man ir itāļu saldējums, un pie dāmām atgriežos ārkārtīgi lepna. Mēs esam Itālijā un ēdam visgardāko tās dienas našķi. Zemeņu, meža ogu un citrānu gelato. Laime ir, un tā ir notikusi tieši ar mums. Stāsts numur 14. Noparkojamies ar auto uz Prāmju klāju. Prāmis uzsāk braukšanu un slīdam pa ezera virsmu pavisam maigi un vienmērīgi. Nezinu, kāpēc iepriekš izskatījās, ka tas šūpojas. Tas gan nenozīmē, ka cilpoja augšā lejā pa labi pa kreisi pa visām iespējamām skatu vietām. Nedaudz, vajag paliekam daudz. Uzjautrina apkārt esošo publiku, kā dāma Tilas vārkos, lakāts zābaciņos un zeltainā jakā, čirkainiem matiem stāv 3. stāva viducī un smejas pati par savām bailēm doties apsēsties ārpusē, kur visi tik daudz labāk var redzēt. Nekas, kāds atkal pastumi, kāds pavalk un esmu tur. Svaigā gaisā virs zilganzaļā ūdens un piedzīvoju, kā tas ir atrasties virs tā, kura krastos tik daudz gadus sapņoju nokļūt. Ir jau ļoti, ļoti skaisti. Saulīte mūs vēl ar vienu lutina. Ļoti silts nav, bet saule vienmēr izlīdzina visus siltumu iztrūkumus. Lēnu garu, pusstundas laikā esam nonākuši otrā ezera krastā. Gribas teikt atkal citā pieredzē. It kā pa ezeru tikai 150 kilometri, bet tik dažādas ir katra ezera pusē esošo pilsētiņu enerģijas. Šeit viss šķiet tāds līdzenāks, lēnāks un maigāks. Dodamies uz kādu skaistu pilsētiņu, kas ieteikti kā viena no skaistākajām šajā apvidū, un sasniedzam pili, kas atrodas pašā ezera krastā. Sastāv no augstiem, gaišiem akmens mūriem. Rakstot šo teikumu par gaišiem akmens mūriem, atceros, ka reiz par šādu pieredzi, šādu vietu jau esmu rakstījusi. Tikai tagad atceros un tikai tagad saprotu, kāpēc tieši šai vietā bija pirmais lūziens šī ceļojuma laikā. Cik noderīgs ir šī ceļojuma piezīmes, lai es sajustu un apjaustu to, ko iepriekš pat nepamanīju. Lai gan laika ziņās bija kādas norādes par iespējamu lietu, priecājos, ka ir tikai pavēsts un saule, tepat mākoņu dūma, kā ir saskatāma, kas caur pils mūras sienās esošiem logiem rada ļoti skaistas skatus. Plašums, ezeras zilganzaļais ūdens, tālumā un tuvumā redzamas laivas un laiviņas, kuģīši un daudz mazas baltas buriņas, tālumā un tuvumā saskatāmi kalni un dažviet redzamas baltas kalnu virsotnes. Pils teritorijā jūtami un dzirdam arī citu tautu pārstāvi, mazāk vietējo valodu. Nodomāju, ka noderētu kāds kafijas automāts, kurā iegādāties kādu karstu šokolādes krūzi, bet tā laikam notiek tikai Latvijā, ka uz katru stūri ir kafijas automāti un uz dažiem stūriem pat vairāki. Jo gadījumā sagribās iedzert 2 kafijas. Acīm redzot, itāļu kafiju dzer ne uz ielas un ne pils teritorijā. Labi, sasildamies kāpjot pa kātnēm augšup un lejup.
Es vairāk kāpju lejup, bet kad jau esmu it kā uzkāpus augšu, diezgan veicīgi rāpjos atkal lejup. Kad esam izstaigājuši pils un pils pagalma apakšstāvus, dāmas dodas augšup uz pils torni, un es palieku izbaudīt ezera krastu tepat no pils apakšējiem stāviem, kuri tāpat ir krietni virs ezera līmeņa. Kādā mirklī pieejot pie kādas ēkas, kurā izvietots dabas muzejs, mani pārņem ārkārtīgi daudz emociju. Par visu. Par šķiršanos, par bērniem, par ģimenes kopīgi piedzīvotiem ceļojumiem. Uznāk vainas sajūta, skumjas, ka šādi ceļojumi vairs nekad nebūs. Iejot dabas muzejas sadaļā, ieraugu, kā katrs šādā vietā izbaudītu visu, kas redzams. Zīvis, augus, dzīvniekus, vēstures faktus, dabas faktus, un tad ar baudu pildīt interaktīvos testus pie interesanti veidotiem galdiņiem. Šī būtu tā vieta, kur mēs dotos visi 4. Tik daudz, kas manī salūst, un tik daudz, kas manī sāp. Esmu patiesi priecīga, ka šai mirklī var būt viena, sajust visu, kas jūtams, ļaut ieraudzīt visu, kas pašai sev sakāms, sāpīgi un ļoti, ļoti skumji. Vainas sajūta, ka esmu šeit, un šeit nav mani bērni man līdzās. Vai tagad es esmu tā māte, par kuru mēdz teikt, ka viņa ir aizmirsusi par saviem bērniem un viņu labklājību? Vai es kaut ko izdarīju ne tā, ka man neizdevās mūsu ģimeni noturēt kopā? Tik daudz jautājumu vienu vietu, tik maz atbilžu un tik daudz emociju. Nevēlos tajā mirklī par to runāt, to tirzāt. Esmu Itālijā, un arī Itālijā es drīkstu just visu to, kas notiek manā dzīvē. Sāpes, bailes, pārdzīvojumi, pārdzimšana, ļaušana sev piedzīvot sevi un savus sapņus. Lēnām atgūstos. Satieku dāmas. Ātrākās esmu sevi savākusi, bet ceļš turpinās un dodamies vakariņu medībās. Stāsts numur 15. Pārskaņojies uz prieka sajūtu. Kopā noslēdzam pēdējo fotosesiju pils konferenču telpā un dodamies tālāk, lai izpētītu pilsētiņu, kurai pirms pils apmeklējuma tikai izskrējām cauri. Ieliņās čalo cilvēki, daudz pavērta veikaliņa durvju, ik pa laikam pa kādām ieejam, jo ir kāds veikaliņš, kurā viss skaistākās krūzītes, kāds cits ar mīkstākajām ādas kurpītēm, vēl kāds ar rotiņām. Sasmejamies krūzīšu veikalā, jo nekādi nesanāk pārdevēji paprasīt, līdz cikiem viņi strādā, līdz nāks vienkārši prasīt, kad viņi taisās doties mājās. Galu galā ieņemam rotiņu veikalu un ar ļoti aktīvu pārdevēju, kas kādā brīdī sāk nest auskarus un kaklarotas arī no blakus veikala. Vēroju un izbaudu, kā dāmas rotājas un piemeklē tās skaistākās un sev derīgākās. Es sajūtu, ka nezinu, kas es šobrīd esmu un kas man šobrīd patīk. Izvēlos auskariņas meitai, jo tāda bija viņas vēlme, auskari no Itālijas. Tobrīd paņēma 2 pārus un labi, ka tā, jo viņi valk abus, vienā ausī gliemežvāks, otrā zili krāsainā koka rotiņa. Kad katra tikusi pie saviem greznumiem, izejot uz ielas, secinam, ka nu patiesi laiks doties vakariņu virzienā. Pa ceļam ielūram kādā saldējuma bodītē, kur ļoti omalīgs itāls pasniedz saldējumu. Dodamies atkal tuvāk ezeram un tiekam pie lielās lozes restorāna pašā ezera krastā. Ļoti silts restorāns, kurā ātri viens sasilstam un varam baudīt naksnīgo ezeru aiz loga. Pār ezeram var saskatīt pilsētu gaismiņas, tik īpaša vieta un tik īpaša sajūta. It kā tas nenotiktu ar mani. Sajūta, ka šī ir tā reize, kad gribu uzzināt, vai tiešām itāļi karsto šokolādi pasniedz nevis kā kakao, kā pie mums, bet riktīgi biezeni. Ar to arī sāku karsto šokolādi ar putukrējuma cepurīti. Tas ir riktīgs kalorijas sprādziens. Atdziestot tā tiešām pārvērtās šokolādes reciklītī. Ņem, arī tas ir izbaudīts. Esmu gatava jūras velšu risoto. Un ko lai saka, man sēdiens uz kopējo testēšanu neaiziet, jo izrādās nevienam citam kaut kas tāds ar 8 kājām un čaulās dzīvojošs negaršo. Ņem, man patīk. Vēl ar vienu ir sajūta, ka itāļu ēdienu pietiek ieelpot un jau esi paēdis. Bet tīri labi vēders ņem pretī arī visu lielo porciju, jo ar tik skaistu skatu savādāk nemaz nevar būt. Tā ir vieta, kur ļoti patīk būt. Un ēst. Ir pirmdienas vakars, šur tur ieliņas jau pieklusušas. Mēģinām sarunāt ar ieliņas malā sastapt apelsīnu koku, varbūt viņš var padalīties ar kādu auglīti. Viņš atsaka. Pat ar nelielu iekustināšanu ir nepierunājums. Nu neko,
Dodamies uz auto, lai dotos mājup. Garš ceļš jau priekšā, kāda 1,5 stunda, bet pa ceļam taču jāizkāp pie pasaules īsākās upes, noteikti. Šis ir kārtējais tās dienas laimes mirklis, visapkārt miers, tik īsākā upīte, kas izrādās stipri ņipra upe ar spēcīgu balsi, dodas savos ceļos. Kamēr dāmas taisa fotosesijas, es izstaigāju kādu mazu naksnīga celiņu viena, līdz nonāku atkal ezera krastā. Sajūtos mierā, sajūtos īstajā vietā. Jā, kaut kur iekšēji smeldz, bet tam ļaušu izraudāties naktī, jo nav ko tādu smagumu līdznēsāt. Jāatbrīvo vieta priekam. Bet tagad atgriežos pie te un tagad mirkļa, kas ir tik īpašs. Ir gandrīz silts pavasara vakars, celiņus apspīd skaistās dzeltenās laterna gaismiņas, šur tur var sadzirdēt ezera viļņošanos, šur tur var sadzirdēt upes skaļo tuvošanos, šur tur skan vietējo iedzīvotāju sadzīves trokšņu un ierējas kāds suns. Gar mums noskrien vāciski runājoši turistu kompānija ar daudz bērniem. Un es izbaudu šo visu vienvietu, te un tagad. Šis ir tāds mirklis kā bērnībā. Ir tik labi, ka negribas doties gulēt, lai šī sajūta nepazūd. Stāsts numur 16. Dikti sagurušas, vēl vakarā atgriezušās viesnīcā, vēl ar vienu gribas teikt mājās, jo mums pašām sava teras un 2 izējas no dzīvesvietas, tad to droši grūti nosaukt par viesnīcu šāro istabiņu. Ielūkojamies telefonu laika ziņās un secinam, ka saulēkts visticamāk nākošā rītā nebūs. Vienojamies vienu nakti izgulēt garāku miegu, jau 3 rīti bijuši stipri agrie un ķermenis sāk sagurt. Man izlaužas emociju un saguruma kokteils krietnā noraudāšanā un ap pusnakti visi esam pa gultiņām. Rīts patiesi pienāk lietains. Lēnām sapucējamies, ir maz drusciņi vairāk gulēts un iepriekšējā vakara emociju un saguruma kokteils ir atslābis. Dodamies brokastīs. Es kāpēc šorīt kafijas vietā izvēlos zaļo tēju? Kā lai to saka? Mājās es nekad nedzeru kafiju, bet Itālijā tā mazlietiņ itāliskāk šķiet brokastīs iedzert kafiju. Ar pienu, protams. Pēc pusstundas saprotu, ka nejauši saguruši cilvēku lieto kafiju. Tā patiesi uzmundrina vairāk. Neko. Vēderi pieēsti, zobiņi tīri, dodamies īsajos pārbraucienos. Tepat pa vietējām pilsētiņām, lai pēdējā dienā varētu atpūsties no garajiem ceļa posmiem un dažādiem transporta līdzekļiem. Laiks patiesi saglabājas lietains, bet siltāks kā citas dienas. Nolemjam šajā braucienā apmeklēt arī kādu baznīcu, lai sajustu un ieraudzītu, kādas tās izskatās Itālijā. Lai gan ārēji tās viss izskatās ļoti askētisks, internets rāda, ka iekšā ir visādi skaisti brīnumi. Dodamies uz viesnīcai tuvāko un tiešām pārsteigums liels, kad iekšā ieraugams tik daudz greznumu. Sākumā viss šķiet tik daudz un spožs. Lēnām izstaigāju un apēju iekšējo apli. Šur tur vēl redzam olīvu kokus zari, kas palikuši no pie mums sauktās pulpoles svētdienas. Svētdienā redzējām, kā cilvēki ar tādiem olīvu koku zariem devās iekšā un ārā no baznīcām. Esam viens. Uz mirkli piesēžam katra kādā krēslā, iegrimstu pārdomās un sajūtās par šo vietu un attēliem, kas redzam visapkārt. Tik daudz ciešanu, skumju, sāpju, pat galvaskals kādā vietā ieraugāms. Kāpēc? Ķermenim izskrien cauri tāda pretestība baznīcām, kad ap gadiem 20 mēģināju tur Dievu atrast, bet atduros pret tik daudzām pareizībām, kas nesaskanēja ar manām sajūtām. Tik daži attēli aizķer ar savu gaišumu, kā tā gaišā sieviete lūkšanā. Manī klusi iešķiļas tā gaismas dzirksts, ko sevī pazīst. Tā dzirksts, ko daudzi no mums pazīst kopš dzimšanas. Mīlestības, gaismas, dievišķā īstenuma dzirksts, kā kārtējā atmošanās, kā kārtējā atcerēšanās. Ātri manai galvai cauri izskrien pēdējā laika notikumi, savi vājuma brīži, savas cīņas, savas ciešanas un kā ar roku viss aizslaucīts. Ieskrien atcerēšanās mirklis par to visu, kas ir ārpus cilvēciskajiem vājuma brīžiem, par to katra mūsu lielumu, par to katru mirkli, kad savos vājuma brīžos pazaudējam savu lielumu, par to, kā katrā mazvērtības mirklī gaisma, Dievs, mīlestība nespēj caur mani plūst. Cik liela ir katra mūsu atbildība atlaist šīs mazās lielās cīņas un atcerēties savas gaismas bākas potenciālu.
Kā katrā tajā mirklī, kad es sarājos, kādam citam jāizpilda manas gaismas iztrūkumu. Cik daudz gaišāk un jau pavisam citā līmenī pasaule būs, kad katrs mēs savas gaismas potenciāli arvien vairāk un vairāk izpaudīsim. Nav vairs kaut kad, tikai tagad. Apzinos, cik daudz drosmīgāk savām nedrošībām acīm jāieskatās jau tagad, lai vairs nevajadzētu rokas, kas tiek pasniegtas nevarības mirkļos, bet lai sadotos rokās gaismu vairot un šo planētu ar mīlestības vibrāciju pārklāt. Stāsts numur 17. Šodien noskaņojos stāstam ar no Itālijas vesto melno šokolādi ar aveņu kraukšķiem. Ups, apēdās visa. Kup karsta kumelīša tēja un man jāsmaida. Lai cik īpatnēji tas neliktos, bet kumelīša tēja kļuva par šī ceļojuma galveno dzērienu. Tā kā gadījās vēsākas dienas un tīlas svārki nav diezko sildoši, tad dodoties ēst vienmēr apvaicājāmies pēc kumelīša tējas. Vienu vakaru gan viena no mūsu bariņa pagaršoja arī vīnu, bet viss labi. Vakarā pirms gulētiešanas atkal mielojāmies tieši ar kumelīšu tēju, jo tā bija vienīgā, ko bijām iegādājušās, ar ko pasildīties savā mājoklītī. Kāda puspaciņa itāļu kumelīšu tēja bija palikusi neizdzerta, tad no sastūmu to savā koferī un pirmās nedēļas dzēru kā lielāko gardumu, jo itāļu kumelīšu tēja tomēr ir un nav tāda pati kā pie mums. Skan Dīna Mārtiņa dziesmas, un kaut kā tieši viņa dziesmas mani savienoja ar Itālijas sajūtu. Jā, zinu, ka viņš bija amerikānis, bet vai zinājāt, ka viņa tēvs bija itālis? Atgriežamies pie lietainās dienas Gardas ezera krastā. Šajā dienā mūsu pārbraucieni ir īsi. Nevienas maksas stāvvietas uz nākošo. Lielākais izaicinājums ir uzminēt, cik daudz laika katrā pitstopā mums vajadzēs. Aprakstu lasot par atklātajām 1. gadsimta veidotajām villas grīdas mozaīkām, šķita, ka tur patiesi nebūs daudz laiks vajadzīgs. Un kur nu vēl lietainā laikā, bet ja jau garām braucam, tad jāiebraucam. Tad jāiebrauc. Nu, kurš varēja uzminēt, ka beidzot atradīsim pastu, kur nosūtīt mūsu kartiņas? Auto tikmēr uz stundiņu jau noparkots kādā šaurā stāvvietiņā. Kamēr izdomājam, kam un ko rakstīsim, kamēr saruna ar pasniedzi un kamēr pozēšana pie pasta kastes ar lūgumu pasniegam vēl neiztukšot kasti un nē, mums neder tās iemest pa taisno viņa savākšanas kastē. Tikmēr pagājusi jau pusi no stāvvietas laika. Nonākam pie apskates objekta un saprotam, ka tur ir daudz ko redzēt. Vismaz viena no mūsu kompānijas ir ļoti sajūsmināta un skrējienā fočē visu, ko ierauga, lai mājās saprastu, kur pabijusi un ko ieraudzījusi. Mēs pārējās divas baudam iespēju paslēpties no lietas zem jumtiņa, un jā, tas patiesi ir ļoti īpaši būt šai vietā un ieraudzīt, ka pirms 20 gadu simtiem nekādi atpalikuši cilvēki nav dzīvojuši. Kaut kur sapinos laika nelokalitātē un šķiet, kas tur neiespējams, ja jau laiks nav lineārs jēdziens. Bet par to citreizīt. Tagad jāsteidzas atpakaļ uz stāvvietu, kurus paspējam gandrīz laikā ar stāvvietas apmaksas beigām. Dodamies uz šī ceļojuma vispopulārāko turistu galamērķi, ja neskaita lidostu. Uz vietu, kur satiekam turistu grupas, kurās runā visādās valodās. Bet tam visam pa vidu tik daudz dzirdamas arī itāļu balsis. Apstājamies pie šīs dienas un šī ceļojuma pēdējā ieplānotā apskates objekta. Ak, nē, bija taču arī saldējums. Saldējumam garām nepagājām. Nepaiet garām arī kumelīšu tējas stendam, bet saldējums stends bija pamanāmāks. Tiekam pie otrā saldējuma šajā ceļojuma laikā. Neesmu liels saldējumu fans, bet būtu siltāk laika apstākļi nogaršot visādas garšiņas, ēstu tos mega lielos saldējumus, bet labi daudz nevajag un nobaudam otro pikolo saldējumu. Man šoreiz tiek ar pistāciju garšiņu. Kāpēc itāļiem tā pistācija garšiņa tik populāra? Gan jau internetā var šo atbildi rast. Pagaidām tik pasmaidīšu, jo manā saldumu atvilknē stāv vēl puspaciņa ar pistāciju končiņām. Noēdušas saldējumu apstājamies pie mūsu pēdējā ieplānotā apskates objekta. Un neesam pārliecināts, ka tas ir tas, kas šodien mūs vilina. Līdz tomēr abas dāmas dodas iekšā un augšā uz pilstoni, bet es tikmēr tieku brīvsolī. Ak, tie, kas mani pazīst, šo nesapratīs, bet es izbaudu ieplūšanu pūlī. Es izbaudu sajūtu, kad viena ieplūstu starp cilvēkiem, kas katrs nes kādas citas, ne manas nacionalitātes sajūtiņu.
Tāds sajūta, ka sasūcos šo prieka kokteili, jo turisti taču vienmēr ir tādi mazliet laimīgāki cilvēki, kā ikdienā sastaptie. Tie atbraukuši uz šo skaisto pilsētiņu Gardas ezera krastos un izbauda. Izbauda tāpat kā es šo īpašo vietu. Tomēr trietā ejot, mēs turam savu lauku, savu valodu, savu māju sajūtu, bet kad izēju viena, noķer šo prieka sajūtu, sajust šo vietu tādu, kāda tā ir. Nepārprotiet, es dikti mīlu manas skaistās ceļabiedras un esmu neizsakām pateicīga, ka esam tieši šādā sastāvā, bet šo mirkli man vajadzēja vienatnē. Atkal sajūtu, kā taureņi ir ar mani un tos mitrie laikapstākļi nemaz netraucē. Laimīga, smaida. Ak, man ir mazā laimes asariņa. Stāsts numur 18. Pēdušas pusdienas izstaigājām pilsētiņu, dāmas vēl iepērks, es vēl pastaigāju pa ieliņām un atgriežamies savā mašīnītē. Uzsākam ceļu un saprotu, ka viss, kas šajā ceļojumā bija ieplānots kā visvēlamākais, ir pieredzēts. Braucam meklēt veikalu, kurš sapirkt našķus mainiekiem, un manī saskrien ļoti daudz emocijas. Es pat nezinu, kādas ir vienkārši jāraud par visu un neko. Nevaru vairs ar sevi sarunāt, nevaru sev pierunāt, izraudāt to vēlāk, vakarā, naktī vai pēc nedēļas. Raudiens notiek, un nu jau es vairs arī ar to necīnos. Manas labās fejas pieņem, ka varbūt arī tā. Ļauju sev izraudāties, un cik pēkšņi asaras atskrēja, izpurināja, tik pēkšņi kādā mirklī tās mitējās. Apmeklējam veikalus, sapērkam gardumus, es vēl izbaudu pastaigas pa veikala ejām, lai padzīvotos starp itāļu sievām un vīriem, apzināti savienotos ar tagadnes mirkli un piedzīvotu šo mirkli Itālijā. Tas nav ne sapnis, ne nejaušība, neļauju sev aizklīst domās par pagātni un nākotni, esmu šeit. Varbūt tāpēc arī mēnesi pēc ceļojuma manī šīs sajūtas ir tik dzīvas, varbūt vēl dzīvākas kā tobrīd, jo tiešām iesakņojos tagadnes mirklī. Nolemjam vakaru noslēgt kādā skaistā vietā, palutinot sevi ar ko ļoti gardu. Te nu pienāk šī ceļojuma viena no komiskākajām epizodēm. Ieejot restorānā, mums piedāvā galdiņu zāles vidū. Bet es dikti aizrautīgi vietu ierādītājiem stāstu, ka šis ir mūsu pēdējais vakars, un taču vajag viskaistāko vietu ar viskaistāko skatu uz Naksnīgo ezeru. Nu, izdodas viņu pierunāt. Ierāda mums patiesi skaistu vietu. Mēs apsēžamies ar ēdienkartēm rokās, pie mums jau pienāk veseli 3 viesmīļi, nu jo acīm redzam, šeit būs kārtīga ballīte. Mēs jau esam nosmējušās līkas, un tad saprotam, ka ēst nemaz negribam. Alkoholu nelietojam, ko tieši mēs šeit daram. Pārsmējušies un uzklausījuši tīrā itāļu valodā visus iespējamos desertus, dažus nosaukumus pārprasam, turpinām pētīt ēdienkartes, lai visas 3 pasūtītu grieķu salātas ar supergardiem olīvēm un tēju, kumelīšu, protams. Nu, mums gan atnes melno tēju ar citronu, bet pat tas spēja mūs tikai iepriecināt. Vakariņu izskaņā izklaidējam oficiantu ar maksājumu karšu loteriju un uzminiet, kuram veids loterijās. Pirms atgriežamies mājās, uz koferu krāmēšanu piestājam pie ezera, lai pateiktu atā. Izklīstam gar Naksnīgo ezera krastu, katrs savā sarunā. Notupjos pie ūdens malas, maigi noglāstu akmeņus, saskaros ar ūdens virsmu, sajūtās parunājos, samīļoju katru mazo vilnīti, katru šļakatu, katru šo mīlestības pilīti. Uz mirkli saplūstu mīlestībā, dziļā pateicībā par piedzīvoto, dziļā pateicībā par aicinājumu, dziļā pateicībā par pieņemšanu, attīrīšanu, atvēršanu, piepildīšanu. Jūtu šo notikumu pabeigt. Viss, kam bija jānotiek, ir noticis enerģētiski. Prātam neaptverami, neizskaidrojami. Nekas nepietrūkst, nekas nav par daudz. Viss ir tieši tik, cik tam bija jābūt. Atvados viegli, jo zinu, ka sadzirdēšu, ja šī vieta mani atkal aicinās. Atvados viegli, jo zinu, kā nākošreiz, kad kāda vieta mani aicinās, būšu jau drosmīgāk, jo zināšu, ka ir vienkārši jādodas. Atvados viegli, jo esmu gatava atgriezties mājās, lai ļautu notikumu pārpilnībā ienākt manā dzīvē. Vairs nejūtos iesprūdus, apjukus un vainīga, tikai laimīga. Stāsts numur 19. Somas sakrāmātas, vakara kumelīša tēja izdzert,
Dodamies gulēt. Teikšu godīgi, visu ceļojumu laiku manī klusi zum lidojumu pārdzīvojums. Tā kā turpceļš nebija vienkārši, apzinos, ka atpakaļceļš atkal ir viens izaicinājums. Ierasti es sevi par to šaustītu, kā ar kaut ko netieku galā, bet pirms ceļojuma apsolīju turpināt sevi mīlēt arī grūtībās. Zini kā, reizēm gadās būt nejaukam domās pret sevi, kad kaut kas neizdodas. Šoreiz nolēmu to mainīt un slavēt par drosmi nepārmest nedrošību. Iemieglē pamostos 4:44. No stipri klavējošas sirds un saprotu, ka zemapziņa dara savu. Elpoju, guļu un elpoju. Atbalstu sevi un savu ķermeni, cik vien varu. Apzinos slodzi, kādai esmu gājusi cauri pēdējā laikā, gan emocionāli, gan fiziski, gan mazgulētām naktīm, gan prāts, kurš ik pa laikam ir ticis pārslogots. Kā vien varu sarunāju ar sevi, ka ir tikai jāļaujas un jātiek mājās. Kā draudzene pirms lidojuma teica, ja var piedzemdēt 2 bērnus, kāpēc lai nevarētu lidot? Nu, ko lai saka? Spēcīgs arguments. Duša, brokastis, atvadīšanās no superīgajiem viesnīcas darbiniekiem, kāpjam auto, lai dotos uz lidostu. Tagad jūtu, ka ķermenis atslābst. Tā notiek ne pirmo reizi, kad dodos prom no kādas valsts. It kā vēl būtu jāļauj notikt manī tām pārmaiņām, jāļauj ienākt vai iziet tam, kam no manis jāiziet vai jāienāk. Gandrīz iemiegu. Tuvojoties lidostai atmostos. Lidostā iebraucam kārtīgu lietu un beidzot izmantojam savus lietus mētelīšus, lai izkāptu no autos sausas un visu lidojumu laiku nesēdētu slapjās drēbēs. Gana vienkārši tiekam līdz savas lidmašīnas gaidīšanai, jo drošībnieki izkrata tikai vienu no mūsu somām. Piesiežam kaut ko apēst un nesējam meklēt kumelīšu teju, jo itāļi vēl ar vienu nesaprot to tējas padarīšanu, bet McDonald's zina, viss ir labi. Manī tikai nav miera, bet neļauj domām skraidīt apkārt. Iekāpjam lidmašīnā un ilgi nevaram saņemties uz pacelšanos. Manās sajūtās ilgi. Lidojums jau sāks ar ļoti skrienošu sirdi un mācos vienkārši ļauties, kā vienmēr. Kā vienmēr, kad nāk šie nemieris, mācos kļūt par vērotāju un atslābt, ļauties un paļauties, ka tāpat viss notiks tā, kā paredzēts. Šī lidojuma laikā vizualizēju, kā Dieva rokas nes mani pa dzīvi, un arī šajā lidojumā Dieviņš tur mani savās plaukstās. Otrajā lidojuma stundā esmu atlaidusi visas rokas, pie kurām turējos. Vēroju visas šīs iluzorās bailes, kas mani dzīvē ierobežo, kas mani aptur, kas man neļauj dzīvē daudz ko piedzīvot. Domās paslavēju sevi, ka atkal esmu saņēmusi drosmi iet tām cauri. Lēnām atslābst un sāku pētīt telefonā safotografētās bildes. Lidojuma beigās secinām, ka aiz muguras mums sēž pilots. Nu, kur vēl drošāk justies? Kādā mirklī saprotu, ka ne pirmais mans lidojums, kad pilots sēž tūmā. Kas zina, varbūt arī viņa miers man palīdzēja atslābt. Zinu, ka man ir visas iespējas ceļot vēl. Apzinos, ka šīs ir tās bailes, kuras spēju atlaist. Nu, varbūt ne uzreiz. Varbūt vēl kādu reizi man vajadzēs kādas labās fejas drošo plecu, bet varbūt katru nākošo ceļojumu ar kādām labām fejām varēšu baudīt jau relaksēt un priekpilni. Izkāpjam no lidmašīnas, tiekam pie auto, uztaisam selfiju, apskaujamies un ir tāds stipri neparasts sajūta. Kā tas ir, ka mēs vakarā nedzersim kumelīšu tēju un nedalīsim apelsīnus? Ļoti pieradu pie šīs kopā būšanas. Kā atkal būs atgriezties tukšā dzīvoklī. Tajā pašā laikā tāda sajūta, ka tā īsti nevienu negribas satikt. Negribas runāt un plēst to visu vaļā, novienkāršot šo piedzīvojumu līdz vienkāršiem vārdiem, frāzēm. Negribas to kā definēt vai apzināt. Gribas ļaut tam palikt neskartam, dzīvam, vismaz pagaidām. Bet esmu vienojusies ar tēti un māsu, ka viņi man no Rīgas aizvedīs mājup, tāpēc dodamies Pārdaugavas virzienā. Stāsts numur 20. Dāmas man izlaiž pie tēta mājas Pārdaugavā, lai no viņa mājas turpinātu ceļu uz savām mājām. Kaut kur vēl bija sajūta, ka varbūt vajadzētu vienkārši kāpt autobusā un pašai doties mājup. Bet mani tik skaisti sagaida ar svaigi spiestu apelsīnu sulu, pīrādziņiem un eklēriem, ka metos sajūsmas pilnos stāstos. Tētis un māsa aizrautīgi klausās un nosaka, izskatās, ka ar šo kompāniju jūs varētu doties tālāk uz Portugāli. Nu, ko lai saka? Kas to zina? Viss ir iespējams. Padzērusi sulu, izšāvus prieka, salūti tiek nogādāt mājās. Atver dzīvokļu durvis un nesaprot, kāpēc manā koridorā nav paklāja. Tas gan tur nekad nav bijis.
Nolemu kādu dienu iegādāties paklāju. Iekrītu gultā un jūtos brīva. Ja pirms ceļojuma bieži pamodos no sāpošām rokām, jo tās bieži bija savilgtas dūrītēs, tad tagad atguļos atslābus. Brīva. Ķermenis ir ļoti, ļoti noguris, bet kaut kas man ir tik ļoti izplaties, atbrīvojies, piedzīvots, piepildīts, pārvarēts, iemīlēts, pieņemts, saprasts, samīļots. Vanna un mēģinājums saprast, kāpēc dzīvojamā telpa pēkšņi šķiet tik šaura, kaut kā viss izskatās pavisam ne tā, kā tas bija prombraucot. Nākošā rītā mostos uz darbu un pēcpusdienā piedzīvoju, kā ķermenis prasa pārstartēšanās. Acis sasaro, puņķi tek, šķaudienas notiek, pāris dienas gultā, pāris nedēļas mierā, lai kādā vakarā piesēstos pie datora un sāktu šo stāstu. Stāstu, kas dzima skaisti, viegli un negaidīti. Ja iepriekš būtu zinājis, ka šiem ikvakar ierakstiem veltīšu 22 dienas, diez vai tik ilgi noturētos, bet, kad stāstam ļaujas, tas izstāsta sevi pats. Manī iestājas miers, mani jaunā ceļa turpinājums. Ar šo notikumu ir noticis pārslēdziens. Esmu tikusi ārpus tumšās ziemas un esmu gatava iesoļot pavasarī. Taureņi mani atkal ir modušies. Tie dancojuši mani jau kopš februāra pilnmēneša. Taureņi ar mani piedzīvojuši Mārta pilnmēnesi Itālijā un taureņi ar mani kopā radījušos stāstus, lai noslēgtu to šajā pilnmēnesī. Pilnmēneši ir mīļi manā dzīvē. Ar tiem saistās daudzi skaisti notikumi, piedzīvojumi, satikšanās un uzdrošināšanās. Un esmu patiesi laimīga, ka bija iespēja savu sapni īstenot tieši pilnmēnesi laikā, lai cik traki tas arī nešķist. Kas notiks tālāk? Mēs ar tauriņiem baudīsim nākošos pavasarīgos notikumus un nākošos ceļojumus. Šobrīd esmu iekāpusi skaņu ceļojumā. Ko tas nesīs, nu vai par to dzims stāsts? Nezinu, ļaušos. Nu jau vienkārši ļaušos. Ak, un rīt parunāsim par to, kas bija manas labās fejas. Stāsts numur 21. Labās fejas. Laikā ap jauno gadu manai ienāca diezgan skarba sajūta, ka attiecības šajā dzīvē nemāku veidot tieši ne ar vienu. Un vispār būtu laiks apgūt spēju dzīvot vienā un vēlams mežā tālu prom no visiem, lai nekas un neviens šajā pasaulē vairs nesāpinātu. Līdz pat februāra rītam mācījos un stiprinājos. Tikšu dzīvē galā pati un mīlēšu pasauli tā veiksmīgi pagabalu. Bet te atzimst sapnis. Man iekšēji ierobežojumi un neticība saviem spēkiem ir kļuvuši tik skaļi, ka nenotic, ka šādu sapni var īstenot vienatnē. Tagad jāsaka, labi, ka tā. Sabruka visa mana lepnība un iebildumi pret pasauli, jo nācās nomest bruņus un ielaist cilvēkus savā klusākajā un kvēlākajā tā brīža sapnī. Uzticoties, ka nesapradās, jo reiz jau šo sapni pārstāja sapņot tikai tāpēc, ka kāds teica, es tur biju, tur nekā nav. Šoreiz gan mana pārliecība, ka drīkstu piedzīvot to, kur manas sirds mani aicina, bija tik liela, ka biju gatava arī virknei atteikumu. Bet, klusi cerēju, ka tomēr viņa piekritīs. Sākumā domāju, ka vispār varētu tā vienkārši neko daudz neteikt, tik palūgt izbrīvēt pāris dienas un painformēt, cikos lidostā ierasties ar pasi. Tad taču vispār nevarētu neko teikt, ka tāds sapnis mans nav gana liels. Bet bija ceturtdienas vakars, un es uzrakstīju vēstuli ar stāstu par sapni. Vien galā pierakstot, aicinu tevi piedalīties mana sapņa īstenošanā. Vai brauksi? Es zinu, ka Sarmītei nav ilgi jāzīlē. Nav ilgi jāzīlē atbildi. Viņa uzticas pirmajai sajūtai. Kamēr pati mēģināja apjaust, kur es viņu aicinu, viņa jau bija ne tikai pateikusi jā, bet arī pievienojas mūsu jautrai kompānijai Burvīgo Madaru. Ziniet, man nav liela pieredze plānošanā, līdz šim ceļojumos bija devusies tikai ar bijušo vīru un bērniem. Man nebija ne jausmas, ko viņas gribēs redzēt, kā viņām patīk ceļot un kādas viņas kļūst ceļojuma laikā. Atlika vien uzticēties. Atlika vien plānot šo ceļojumu tā, kā man pašai patiktu vislabāk. Kad reizēm tomēr apvaicājos, kādas ir viņa vēlmes, saņēmu atbildi, ka pieņems visu tieši tā, kā būs. Līdz pat ceļojuma sākumam man caurskrēja visādi nesmuki scenāriji, kā mūsu trijotnē šeit ceļojumā var iet, bet, ka tik saliedēti, vienot un atbalstoši būs mūsu kompānija, un par to es nebiju sapņojusi. Tā vien šķiet, ka mūsu piedzīvojums bija ietīts mīlestības kupolā un sargāts debesīs un uz zemes. Es tagad zinu, kā ir,
ka ceļot var plūstoši, nesteidzīgi, draudzīgi un atbalstoši, pieņemoši, sajūtoši un vienkārši. Sirdsdziļa pateicības Sarmītei un Madrai par kopā būšanu, piedzīvojumu, draudzību, atbalstu, pieņemšanu. Kāpēc visa stāsta garumā turēja noslēpumā savas labās fejas? Jo viss šajā ceļojumā bija ļoti, ļoti īpašs, mīļš un saudzējums. It īpaši jau labās fejas. Mīļie, sargājiet, mīļojiet, pateicieties, lutiniet savas mīļās fejas. Tā vienmēr ir ļoti īpaša Dieva dāvana satikt cilvēkus, kas spēj būt līdzās tieši priekpilnajos mirkļos. Pateicība arī visām pārējām fejām, kuras nav redzamas šajos fotomirkļos, bet klusi turēja īkšķis, lai viss izdodas. Īpaši paldies Antei un Andrai par atbalstu un iedrošinājumu. Liela pateicība vecākiem un maniem mīļajiem bērniem, kuri ļoti priecājas līdz ar mani, ka mans sapnis piepildās. Ticu, ka tas iedrošinās arī viņus sapņot un savus sapņus piepildīt. Pateicībā un uz tikšanos citos stāstos.